izstāžu zālē redzēt. Un sveiks šodien mūsu izstādes autoru Pāvela Stapceru. Viņa izstādē Mana palete. Šī izstāde, jāsaka tā, ar tādu pašu nosaukumu, taču dažādās variācijās jau ir redzēta Rīgā, Mākslas galerijā, un tepat mūsu Reizeknes Nacionālo biedrību kultūras namā, arī citā variācijā. Bet šeit mēs varam baudīt Pāvela veikumu pēdējos 5 gados un novērtēt viņa paleti vairāk kā 100 darbos. Ja? Kāpēc tā? To varbūt mazliet vēlāk, bet pirmkārt došu vārdu apsveikumam muzeja direktorei Anastasijai Sprautei. Paldies, Inese! Labdien, cienījamais mākslinieki, visi klātesošie. Liels prieks pie mums, kad ierodas mūsu pašu Reizeknes mākslinieki, Latgales mākslinieki. Pāvels mums ir biešs viesis, un viņš ir ļoti ražīgs mākslinieks. Acīm redzot, pirmkārt jau tā ir lielā mīlestība uz to, ko viņš dara. Jo, manuprāt, liekas tāds skaidrs darbu un pēdējos gados radīti un tik skaisti graznota mūsu Latgale, gan pilsēta mūsu Reizekne, katrs stūrītis, kurš ikdienā varbūt ir kādam pat nepamanāms paējams garām, viņam gleznā atdzīvojas. Arī citas Latgales vietas, mēs redzam darbus no Ludzas, no Krāslavas, no vairākām citām vietām. Un man īpaši liels prieks ir arī par to, ka mūsu mākslas kolekcijā tā ir samērā plaša, vairāk kā 2000 darbu, dažādu mākslas žanru, starp tiem ir arī Pāvela Stapceva darbi, gan agrīna perioda, kad viņam bija grafikas arī, gan arī pēdējo gadu vairāki mākslas darbi, jo Pāvels arī ļoti ražīgi katrā rudens izstādē piedalās, un ir arī darbi no rudens izstādes. Un es ceru, ka nākotnē arī vēl darbi nonāks mūsu kolekcijā. Pāvels ir strādājis arī kopā ar tādiem māksliniekiem vairākos plenēros. Vispār jau plenēris, tā laikam var teikt, vai ne? Jo man liekas grūti varbūt nosaukt kuru mākslinieku, kurš tik ražani un daudz strādā tieši plenēros. Jo es pat sociālos bieži manu lūk, mākslinieks kaut kur jau paletē izlikta, viņš jau kaut kur glezno dabā. Vai tādā pilsētā, vai nostūrī, vai pat pilsētā kaut kur, kādā pagalmā, vai ezera krastā, vai jūras. To visu jūs paši apskatīsiet un redzēsiet, bet viņš ir arī bijis ārpus Latvijas daudz, kur viņš pats piemin intervijās Tatru kalnos, kad ir kopā būtis ar tādiem māksliniekiem kā Grīdemanis, Jāzeps Pīgosnis un citiem, jā. Un šī pieredze ir krājusies jau gadu gaitā, un cik es sapratu, šis cikls izstāžu, kas šobrīd ir bijis šovasar Rīgā, arī tepat Nacionālo biedrību kultūras namā, un šoreiz pie mums daudz kuplākā skaitā. Šī izstāde ir tātad, ir 100 izstādes. Ja? Un arī pilnīgi personāla izstādes, manuprāt, ir vairāk kā 10 tikai personāla izstādes. Un tas, kas ir mākslinieks vai saistīts ar mākslu, zina, ko nozīmē personāla izstāde. Pāvēl, es jūs no visas sirds, visa muzeja kolektīvā sveicu. Es redzēju vairākas gleznas ar saules puķēm, ar šo saules simbolu. Un varbūt taps arī vēl kāds. Paldies visiem! Jo Pāvels patiešām ir viens no ražīgākajiem Reizeknes māksliniekiem. Un šie gan Reizeknē organizētie plenēri domas lidojums, gan tepat Krāslavas riebiņu, Barakļānu, Ludzas un vēl tālāki plenēri kaut kur Lietuvā, bieži vien ir tajā dienas sarakstā, ja, Pāvēl. Tās vasaras aiziet pie jūras vai kādā nelielā miestiņā, kā Ludza, ja, varētu teikt. Un top ļoti daudz krāšņu darbu. Un es kaut kā, ejot pa izstādi, domāju, kāda vēl noskaņa dabā varētu būt, ko Pāvels nav parādījis. Un tad es sapratu, ka Pāvels aizvien meklē jaunu
noskaņu, tādu motīvu, tā kā kolekcionē šos mākoņus, šo sauli, kura te ir virs mākoņiem, te aiz mākoņiem, te ir vēja pūsma, te nav vēja pūsmas, klusums, miers, tad atkal migla. Tātad, šīs noskaņas pilnīgi liekas kā tāda dabas kolekcija šajā izstāžu zālē. Un es domāju, tas ir tāpēc, ka Pāvils Ostapcevs strādā ātri, uzreiz, ņem baltu audeklu un glezno no dabas. Momentā. Ja? Tātad studija top momentā. Varbūt pēc tam mājās pārtop lielā nozīmīgā mākslas darbā, kas ir nozīmīgā tādā ziņā, ka rāmis ir lielāks, ja? Jāuztaisa apakšrāmis platāks, bet tās mazās studijas ir tikpat vērtīgas, jo tās ir tvertas tieši tajā brīdī, tajā noskaņā, tajā dabas brīnumā, ja? ko ir ieraudzījis mākslinieks. Kaut vai mēs tepat blakus stāvam, gan šai tādai ļoti laucinieciskai noskaņai ar flokšiem Veclabadā, gan šeit Kolkas ragā varam pabūt tepat ar tādu saules taku pāri jūrai. Saulīte paslēpusies, bet taka ir, vai ne? Un arī šis te saules gaismas stāsts šajā egļu mežā, kas apbur un patiešām ir vēlēšanās tā kā ļoti, ļoti pievērst uzmanību tam, kur tad ir tā saule katrā gleznā, ja? Kā tā saule parādās, ja? Caur ko viņa ir tverta mākslinieka darbos. Un vēl viena tāda liela atļaušanās, es domāju, tas agrāk tā nebija tik ļoti bieži redzams, mākslinieks glezno cilvēkus. Ja? Te jūs redzat arī pašportretu, mums pat nebija jāliek fotogrāfija, lai mēs ļoti labi atpazītu un liela līdzība, ja? Mākslinieku viņa pašportretā. Un tie ir parasti savējie, tā ir ģimene, kuri tiek iemūžināti šajās gleznās. Tie ir bērni, meitas, mazbērni un, protams, arī dzīvesbiedri. Tie visi, kas ir ļoti labi modeļi, viņi klausa, viņi, var sakot, atkārtoja, vajag vēlreiz pasēž un papozē savam māksliniekam. Ja? Tā kā arī ģimenei ir ļoti paveicies. Ja? Viņiem ir savs galma mākslinieks, ja? Tātad var visu savus mīļos iemūžināt. Tātad tikai uz priekšu aizvien studēt, jo arī ejot pa izstādi varēsim redzēt, kā autors ir studējis gan mūsu vecmēstarus, Egli, Kalvānu un, piemēram, šīs Egles dūmakainās ainavas, ja? Tās var studēt gadiem un, teiksim, mēģināt rast tos, kā viņš to ir izdarījis, ja? Un Kalvāns, es liekot izstādi mazliet salīdzināju Pāvelu ar Vitāliju Kalvānu, kurš arī strādāja ļoti ātri un bija ļoti ražīgs mākslinieks. Un tāds mūsdienu Kalvāns, ja, kurš gāja dabā un uzreiz gleznoja, ir arī šodien mums reizeknietis mūsu šīs izstādes autors Pāvels. Tā kā baudīsim, skatīsimies un mēģināsim nostāties mākslinieka vietā un ieraudzīt to, ko viņš saskatīja katrā no šiem motīviem, kas viņu uzrunāja, kas Pāvelu uzrunāja šajos te gleznas formātos. Tātad, liels paldies par šo izstādi un vēlreiz sveicam mākslinieku. Es zinu, ka Pāvels nav liels runātājs, bet toties dzīvesbiedra Lidija ir ar lielu pieredzi. Viņa ir skolotāja, izbijusi, jā, vai arī pašlaik vienmēr skolotāja. Tā kā auditorija ir jūsu maize, lūdzu. Jā, paldies, bet es tiešām nedomāju runāt, jo es apliku, es ienācu, mums mājas tiešām daudz gleznu, visās sienās, bet parasti skapjos vairākums. Un te bieži viņas visas gleznas tā redzamas, un tiešām cik daudz krāšņumas, siltumas, saulītes.
Tā ka no visas sirds apsveicu Pāvelu ar šo tādu, es domāju, lielu tādu izstādi, ļoti veiksmīgu, man tā liekas, Inese, paldies, kā tu vienmēr tev izdodās tā visu salikt, tā es pat netiku gaumīgi, tur talants, tur ir atzīmērs gavori, jā, pavisam cits talants, jā. Tas ir viens, ļoti, ļoti paldies tad muzeja darbiniekiem, jā, ar to visu atsaucību, izpalīdzību. Pāvelam gribu novēlēt tādus ražīgus gadus uz priekšu, daudzus. Es cik varēšu, cik palīdzēšu blakus, jā, un gribu apsveikt jūs visus, jo tiešām ļoti laikam visiem trūks tā siltumā, tās, nezinu, kādas tāda noskaņojuma, skaistuma, tādas atvērtības, un te jūs redzat, greznēs viņa dvēsele, viņa sirds ir atvērta. Tā ka lūdzu, es visiem novēlu to sajust to viņa sūtījumu jums un iegūt no tā prieku, gan darījumu, lai dzīve būtu skaistāka vēl uz priekšu. Paldies! Paldies, ka atnācat! Pāvels nedrīkst runāt, tā ir kaut kā iegājies, ja, ka vienmēr Pāvels saka, es neesmu runātājs, varbūt atļausiet manai dzīvesbiedrei parunāt. Jā, bet varbūt tiešām kāds vēlas publiski sveikt autoru, tad lūdzu nāciet. Es domāju, Inesi, tomēr viņš pateiks noteikti. Viņš ir runātājs. Viņš tikai vienmēr tā, kā mākslinieki, vairāk dara nekā runāt. Skolotājiem tur ir otra bēda. Tā kā Pāvela. Jā, ir vēlēšanas, lūdzu. Я хочу сначала оправдаться, почему это название «Мана Пале». Ну, все очень просто. Я просто очень-очень люблю живопись. Но это до того, что просто как наркотик уже. Исправить меня уже, я думаю, что невозможно. Лучше уже так сразу, например, выгоните. Все очень просто с моей палитрой. Там просто очень большая любовь к нашему городу, к нашей Галии, к людям, к вам. Вот. Ну и ко всему, что связано с красотой, искусством. Я стараюсь писать цвет. Не какие-то там, это не деревья рисовал, понимаете, это свет. Также во всем остальном. Самое главное, мимо нас иногда проходит, пожалуйста, не проходите мимо. Наслаждайтесь красотой вокруг нас. Вокруг нас очень много красивого. Творите в своих профессиях. Все очень просто. Надо просто, вот как в живописи один знакомый столяр сказал, надо просто, в живописи все очень просто, надо нужный цвет положить на нужное место, и все. Вот. Желаю вам удачи всем. Es vispirms apsveicu Latgales kultūra vēstures muzeju, un mums Latgales vēstniecībā Gors ir bijis tas gods vairākas reizes Pāvelu jūs satikt, jūs un jūsu ģimeni. Man liels prieks, ka mēs runājam ne tikai par jums, bet arī par jūsu ģimeni. Un mēs jūs iepazinām kā grafiķi, mēs esam iepazinuši kā ainenistu. Un es šodien ienākot, pirmais bija nevis jūsu portrets, ko es jau esmu redzējusi, bet uzreiz es ieraudzīju ļoti pazīstamu cilvēku, ja tur pa diagonāli aiziet un redzēsiet. Un es redinu uz to, ko Lidija arī pirms kāda brīža teica par to dvēseliskumu darbos. Un ir, man liekas, tik ārkārtīgi, tik liela uzdrošināšanās katram māksliniekam atvērties vaļā un rādīt savu pasauli. Un katrs rāda to pasauli caur tām krāsām, kas viņā ir iekšā. Un jūsu pasaule ir ļoti krāsaina. Tad, kad es meklēju ziedus, es teicu, man vajadzētu visādus. Man vajadzētu kaut ko gaišu, rozīgu, gaišu lilīgu, baltu. Nu šoreiz tas, kas bija ziedu paletē, tas ir ziedu paletē, bet es saku lielu paldies par to, ko jūs darāt, par to, ko jūs mīlat šo pilsētu, šo vietu, no kurienes jūs nākat. Un galvenais, turpiniet iedvesmoties un turpiniet iedvesmot arī mūsu sveicu. Paldies.